Šobrīd tāda situācija, ka mēs būtiski audzējam aizsardzības izdevumus, un skaidrs, ka tas ir pastāvīgs pieaugums. Ja tas nav kaut kas būs 1-2 gadus, tas būs skaidrs, vismaz mēs runājam par 10 gadu. Ja. Mēs runājam par skaitļiem, kas ir ap 3% no IKP, iespējams vairāk. Mēs runājam par absolūtiem skaitļiem, kas pārsniedz miljardu eiro gadā. Protams, daļa no šī aiziet militārā personāla algām, daļa aiziet importam, bet ļoti svarīgi, lai vismaz kaut kāda daļa no šīs milzīgās naudas summas arī nonāktu Latvijas uzņēmumos, nonāktu militārajā ražošanā, un tieši tāpēc militārās ražošanas projekti, protams, šeit Latvijā ir ļoti svarīgi. Un, plašāk runājot, protams, kad militārai rūpniecībai, arī inovācijām militārā jomā ir tāda pozitīva blakne, ko mēs tīpaši redzam, piemēram, Izraēlā, ka tas veicina arī cita veida inovācijas, un tā skaitā arī šo militāro tehnoloģiju pēc tam izmantošanu arī civilā jomā.